Labvakar, jūs atkal sveicam Liepāju, kas jūnijā ļoti bieži uzņem Sinotipu Latvijas futbola virslīgas spēles. Virslīgas trešo spēli pēc kārtas savā laukumā šodien aizvada Latvijas čempionu Liepāju, kuras tikšanos ar Rīgas futbola skolu jums demonstrēs Sporta centra televīzija un Strauma LMT. Tas ir pamainījies. Jā, Dāvim Mikauniekam šī ir pagaidām, gribas teikt, ka pagaidām. Tikmēr Raivis Andris Jurkovskis uzbrukuma smailēja Rīgas futbola skolas uz Dāvi Mikaunieku karjeru Liepājas Metalurgu sastāvā. Liepājas Metalurgu sastāvā Dāvim 16 spēles un 1 vārtu. Un tagad Dāvis Mikaunieks gūs savus šīs sezonas 5. Vajadzēja viņam tieši to arī izdarīt šodienas mačā. Kā mēs varbūt pat varētu teikt, ja mēs atceramies pagājušās sezonas spēli Liepājā pret Ventspili, tās jau diezgan raksturīgi Kameša un Dāvi Mikaunieka sadarbība. Iepriekšējā spēle izlaida un viņa vietā spēlēja. Kriškārkliņš uzvar šajā gaisa divciņā, Kristians Torres ar bumbu. Met Vladimiram Kamešam šeit viņa nav aizmugur, viņš jau pavarās Sānis uz līniju tiesnesa. Līnijas tiesnesis trešo reizi nefiksē, lai gan epizode varbūt arī nebija nedaudz divdomīgi, bet jebkurā gadījumā lietas būtību tas nemaina. Un pirmajās nepilnā 14 minūtēs, 14 minūtēs Liepa futbola klubs Liepāja gūst jau otros vārtus. Vladimirs Kamešs ir tas futbolists, kurš ir precīzi vēlreiz. Vēlreiz, es domāju, šomēnes. Vladimirs Kamešs guva 2 vārdus iepriekšējā spēlē. Tikai par labu, ja kāda komanda gūst ātrs vārds, spēle kļūst atvērtāk. Līdz tiem interesantāk, un šeit ir varens sitiens un varens, no kurienes varētu rasties liels briesmas. Aleksejs Grjaznovs un Raivis Jurkovskis nedaudz garām vārtiem. Raivis Jurkovskis pilnīgi noteikti ir apņēmības pilns gūt šodien. Nebūtu prātīgi, noteikti nekad. Kā Kamešs neizraida bumbu no soda laukuma, sitiens un rikošets un paveicas Liepājniekiem šoreiz. Kamešs viņam izkārta uzbrukumu, Dāvis piespēlē, vēl vienu piespēlē, Kriškārkliņš netrāpa, precīzāk sakot, gan glābi savu komandu. Višņakovs ar galvu sev nomet bumbu. Un epizode beidzas ar to, ka Raivis Jurkovskis gūs savus 5. vārtus šajā sezonā. Nepaguva atgriezties laikus Liepājnieka aizsardzībā. Ļoti veiksmīgu uzbrukumu noslēgumu vadīja Aleksejs Višņakovs ar veiksmīgiem turpinājumiem. Un principā Jurkovskim nebūtu ne ļoti vienkāršā situācijā. Bet, tomēr, principā, atlika tikai trāpīt. Ir priekšā, un Kamešs ir pa kreisi. Kam piespēlēs Mikaunieks Mickevičam ar bumbu? Gauraču gols! Ļoti veiksmīgi beidzas šī epizode Liepājniekiem. Edgars Gauračs 63. minūtē arī gūst savus 4. vārdus šajā sezonā. Jā, tieši tā. 4. vārti. Neveiksmīgi šī epizode, protams, Rīdzniekiem, bet ļoti veiksmīgi Liepājniekiem. Šeit ne. Ko darīs Valērijas sitīs? Spēcīgi sit! Un Germans Māliņš atvaira. Lieliski nospēlē abi. Atkal tāda neveikla epizode, principā, Liepājniekiem. Afanasjevs Ikaunieks. Ko darīs Ikaunieks? Ikaunieks atkal nesautīgs. Dobrcovs sit spēcīgi! Māliņš vēlreiz. Un vēlreiz. Vai izdosies aizstāt ar saviem resursiem vai ar kādiem citiem. To tiešām redzēsim citreiz. Šis mačs gan ir galā. Ar rezultātu 3-1 uzvarēja futbola klubs Liepāja. Rīgas futbola skola brauc mājup bez gūtiem punktiem, bet ar gūtiem vārtiem.